Mirklis. Mirklis pie mirkļa ir ceļš, kurā cilvēks atrod vai pazaudē sevi. Ceļš, kurš ved pie sevis, no sevis pie pasaules, kur ārējā pasaule atspoguļo katru iekšējo pasauli. Ik mirklis kā vienīgais, neatkārtojamais, šeit un tagad, jo cita nebūs, veido patieso dzīvi. Tikai spējot izbaudīt mirkli, cilvēks pa īstam dzīvo, ir redzīgs, vērīgs un pa īstam pamodies. Cik ļoti daudz nodzīvo visu savu dzīvi, tā īsti nemaz nespējot pamosties, sajust dzīves garšu, dzenoties pēc kaut kā iluzora nākotnē, ko sasniedzot varbūt saņem baudu, bet ne laimi, kas atrodam tikai katra cilvēka iekšējās sajūtās, spējā pieņemt un priecāties par to, kas viņam ir, par apkārt, pasauli un saskaņa attiecībā ar līdzcilvēkiem. Mirklis. Nav pagātnes, nav nākotnes, ir tikai tagadne. Šis mirklis, šis brīdis. Mirklis, kas veido pagātni un bruģē ceļu nākotnē. Mirklis, kas ir vienīgā iespēja redzēt realitāti. Vispārējais ir ilūzija. Mirklis, kad patiešām mīl, kad piedod, kad nodara pāri, kad darbojās cēloņu un seku likums, kad ir rīcība un atbildība. Vispārējais ir viena doma prāta auglis. Mirklis, kad pasauli var ieraudzīt patiesi skaistu, tās visjaukākajās krāsās, vai to palaist garām un tad gausties, kad dzīve ir slikta. Mirklis, kad cilvēks var piepildīt sevi ar visdažādākajām krāsām, vai paliekot pelēkam to palaist garām. Mirklis, kurā mīlot tauriņu dejo vēderā, kurā pa īstam var sajust otru cilvēku, apskaujot dzirdēt viņu, viņas sirdspuksts, ieraudzīt ziedošus ziedus, sajust smaržu, vēja elpu, lietas slāsas pieskārienu. Mirklis, kurā vairāk nekad nebūs, kurš ir mūžības vērts, ja to cilvēks izdzīvo, nevis nodzīvo, kurā ir visa dzīve. Ik mirklis ar mīlestību piepildīts, veido kopējo mīlestības enerģiju, kur kā balons paceļas gaisās debesīs, visumā, un pārplīstot atgriežas kā mīlestības lietas, kas nolīst pār katru cilvēku, un kuru var katrs izbaudīt, tikai izdzīvojot mirkli, mīlestību saņemot un atdodot, negaidot no citiem kaut ko, kaut kad nākotnē. Viss ir šeit un tagad, šajā mirklī, šajā brīdī, ikvienā un katrā.